Lauksaimniekam taču jāzina, kā plānot gudri un ražīgi, kas notiek Latvijā un pasaulē, un uz kuru pusi skatīties rīt. Klausies vai lasi lauksaimniecības ekspertu ieteikumus Svetbank podkāstā par lauksaimniekam svarīgo. Tā ir. Lauksaimniecībā nekas pats no sevis nenotiek. Vienkārši ir jāplāno, lai iet bez aizķeršanās. Esiet sveicināti podkāstā par lauksaimniekam svarīgo. Vasaras brīvlaiks mums visiem arī ir beidzies, un sarunā, kā vienmēr, par lauksaimniekam aktuālo tiekamies, man liekas, tajā ierastajā trio. Mani sauc Jānis Krops, bet šodien sarunas arī biedri man Rolands Zeltiņš un Raimonds Miltiņš. Sveiki! Jā, sveiki, labdien! Sveiki, klausītāji, sveiki! Vasara iet uz beigām, man gribas teikt, vasara jau beigusies, skolas vecuma bērni jau ir gatavi noraut galvu par to, un vecāki, un loģisks jautājums parasti ir vasaras beigās, mēs visi redzam, braucot kaut kur tuvāk laukiem, kombaini jau darbojās labu laiku, man liekas, ka mēs ieraugam tos kombainus tajos laukos, saprotam, vai ražas novākšana sākusies, vasara iet uz beigām. Kā mums šobrīd ir Latvijā labības raža jau novākta vai tikai daļēji? Šobrīd skatoties, sezona ir, ja tā skatās to graudkopības nozari, tad sezona ir jau lielajai pusei pāri, stipri, un iet jau uz tā kā galu, un ir jāliek, un jau tiek likti jauni pamati nākošai sezonai, jaunai ražai. Un es teiktu, ka atšķirībā, protams, no reģiona, Vidzemē vēl ir apmēram 50%, ko novākt. Latgalē arī kaut kur apmēram 40-50. Zemgala pa lielam jau iet uz beigām. Ražas novākšanas, Kurzemē arī kaut kur palikuši ir, 30% varbūt. Tas tā vidē. Un kā izskatās tas pirmais vērtējums ar ražu būs labi vai tieši otrādi? Jo mēs atceramies, ka bija sausums, tad tur bija atkal vētra pa vidu, krusa un vispārējais. Es teiktu, ka vēl ir pāragri spriest par ražu. Pirmie signāli no Zemgales ir, kad tur, kur nav skāruši postījumi, tur ražības ir labas, pat labākas nekā pagājušajā gadā. Atsevišķos reģionos, kā Vidzeme un Kurzeme, stipri cietuši, protams, ir no sausuma. Tur no 20 līdz 50% ražas samazinājums varētu būt. Bet, ko es ieteiktu, kas izkristalizējies ir šogad, kad nebūs izteikti daudz pārtikas labības. Principā mēs runājam atkal par lobarībai domātajiem graudiem, kas atkal arī cenas ziņā atspēlēja saimniekam. Ja? Jā, lobarība šogad dominē dēļ tā, kad ir tie laikapstākļi novākšanai tādi, kādi viņi ir. Stipras lietavas un netiek uz lauku un nevar nokult laicīgi. Līdz ar to arī mūsu partneri, kas graudus iepērk, šobrīd runā par to, ka augsts kvalitātes pārtiks graudi noteikti būs labā cenā. Katrā ziņā liela tā starpības ap lobarības graudu cenu būs. Klasiskais jautājums, ko tagad tie saimnieki dara? Viņi, tie, kas jau ir novākuši, jau mēģina ātri pārdot, ka tikai projām, vai mēģinās spekulēt un turēt tos graudus, gaidīt lielos cenas kaut kādus pārmaiņu momentus, vai kas tie jau? Pēc sarunām ar saimniekiem iezīmējas, ka lielākā daļa kādu brīdi gaidīs. Ir atšķirībā no pagājušā gada, ka saimnieki sev ir nodefinējuši konkrētu ciparu, un ja viņi sasniegs to ciparu, tad viņi uzreiz pārdos. Es domāju, tas lielais indikators un tā kustība būs kaut kāds oktobris, novembris, kad mēs vairāk sapratīsim, kur tā cena iet, un saimnieki noteikti gaidīs to oktobri, novembri. Tā šobrīd izskatās no lielākās daļas. Tā gaidīšana, jūsuprāt, ir pamatota, ja tas ir tāds atkal brīdis, kad saimnieki vairāk tā kā vēsturiski gaida, tik būs lielais cipars, bet tas arī var nepiepildīties? Redziet, kāpēc tam saimniekam šobrīd ir tā motivācija un tā gribēšana gaidīt to cenu? Jo viņš jau saprot savas izmaksas pagājušā rudenī, ko viņš ielika. Dārgos minerālmēslus, dārgos sēklu. Jā, tas viss, viņš jau saprot, cik viņam tas hektārs ir izmaksājis, un tagad viņam ir jārēķina, cik viņam ir jāpārdod tas kviešu tonna vai rapšu tonna, lai viņš to visu dabūtu atpakaļ. Jautājums arī par Krievijas-Ukrainas konfliktu kārtējo reizi. Tas šobrīd arī ietekmē to labības cenu
Jo godīgi skoties vasaras laikā neesmu tieši sekojis līdzi, tikai esmu pamanījis kaut ko kārtējo reizi retorika caur Turciju, ka atkal kaut kādi kuģi iet, kaut kas neiet. Nu šobrīd es teiktu, ka, ko mēs dzirdam arī no graudu iepirkējiem, no traderiem, tas globālais tirgus ir tā kā salicies pa savām vietām. Tie graudi, kas gāja no Ukrainas pirms kara, tur ir aizgājuši citi graudi tā vietā, un principā tā pasaules graudu loģistika ir pa lielām sakārtojusies, kāda viņi šobrīd ir iespējama, ja, pa visiem graudu ceļiem. Līdz ar to es teiktu, ka šīs cenas, ko mēs šobrīd redzam, viņas ir reālās cenas, nebūs nekādi kosmosa lēcieni vai kosmosa kritieni. Protams, mēs to nevaram nekad prognozēt, pateikt, kad nebūs, bet bija visādi sprādzieni, visādi aizliegumi un līgumi un tā tālāk, bet pa lielam cenā, tur bišķiņi nostaigāja, bet nekādas būtiskas izmaiņas nebija. Aktuālais jautājums, manuprāt, mēs visi sekojām līdzi krusai, man liekas, visi nedaudz palika tādā šoka stāvoklī, saprotot, tagad tas laikam ir normāli arī Latvijā, jo es nezinu, es savas dzīves laikā neatceros, ka būtu tādas vētras, tādas krusas bijušas, kā mums ir, piemēram, no mūsu klientiem. Mēs redzam, ka pienāk pieprasījumi par apdrošināšanu gan atlīdzībām, gan arī, es gribu nodrošināties nākotnē. Kāda ir tā situācija kopumā? Ja mēs skatāmies uz šito postījumu, kas bija, ja nemaldos, 7. augustā, kas pārgāja pāri Zemgales daļai, tad ir cilvēki, kas šobrīd atceras pat, viņi ir tādā vecumā, ka viņi atceras 1936. gadā. Tieši ir līdzīgs arī tieši tajā reģionā, Zemgales reģionā bija tieši šādi postījumi. Tā kā grūti prognozēt, cik tas cikls atkārtosies nākošais, ja? Vai tas būs pēc nepilniem 100 gadiem, vai tas būs ātrāk. Grūti pateikt, bet skaidrs, ka mums ir jādomā par vidu klimatu, ko mēs jau esam iepriekšējos podkāstos pieskārušies šim tematam. Bet no klientiem es teiktu, mēs zinām, kur ir cietuši, bet paldies viņiem, ka viņi ir tik saprātīgi un bijuši apdrošinājuši šos sējumus. Tā kā ne Viva pusē, ne mūsu kā bankas pusē lielu risku mēs nesaredzam. Pa lielam viss, ja apdrošinātājs būs godprātīgs, izmaksās visas atlīdzības zaudējumu. Tā kā es domāju, ka tur tajā ziņā problēma nevajadzētu būt. Bet kā ir tagad, piemēram, mēs runājam apdrošināšanā tikai par sējumiem, vai arī tie ir cietuši visvairāk, vai tur ir arī citas jomas? Sējumi ir populārākā lieta, kas tiek drošināts, un mēs ar sējumu apdrošināšanu lielākoties uzskatām kviešu apdrošināšanu, raps apdrošināšanu un tā tālāk. Bet kā mēs gribētu vērst uzmanību, kad ir arī citas kultūras, mums ir dārziņi, mums ir augļu koki, un tur apdrošināšana ir, es teiktu, ļoti minimāla, arī tādā pašā bioloģiskajā lauksaimniecībā. Es rekomendētu vai ieteiktu saimniekiem par to vairāk domāt. Arī augļu kokus, dārzeņu platības ir iespējams apdrošināt pret krusas risku, kas ir ļoti būtiski. Nozarē droši vien ir jārunā par kā pasargāt augļu kokus, piemēram, no vētrām, ja visi āboli ir zemē un viņi vairs nav, ziemas krājumiem derīgi. Es domāju, šis ir jautājums, kas ir jāizrunā nozarē ar apdrošinātājiem, finansētājiem, iespējams ar ministriju ladu, kā pasargāt tās pārējās sadaļas, jo, ja tāds graudnieks ir pilnībā piesakts, ja viņš izmanto to polisi un nopērk to apdrošināšanu, tad citiem sektorā strādājošiem tie visi risinājumi nav vēl atbilstoši. Braucot pie tiem klientiem, ko mēs esam redzējuši? Labība viens, mēs esam redzējuši, sasistie āboli, nokritītie no ābelēm, kāposti, kartupeļi. Mēs runājam par kādu spektru, par jebko, kas aug laukos. Sadaļā, kas ir Zemgale, kur bija lielākie postījumi šogad, es domāju, ka mēs redzam vairāk tieši labību, rapsi. Manā redzeslokā nenonāca liels platības ar kāpostiem vai kabačiem, piemēram. Es redzēju kartupeļu laukus, un es arī dzirdēju, ka tas lauks ir bijis apdrošināts, kur tiešām no kartupeļu lauka tur lakstu vairs nav palikuši vispār. Jautājums, cik ir tie bumbuļi lieli apakšā, un vai viņi ir vācami, vai viņi ir pietiekoši lieli, un cik tā ir agra šķirne. Un tādā reģionā mazāk izteikti ir dārziņkopība. Ja būtu reģions, kur ir dārziņkopība, tad šogad tur principā ražas vairs nav. Ja vienreiz to ražu izpost, tad gaidām nākošo gadu. Es domāju, bet šis jautājums ir vēl plašāks. Mēs redzējām arī privātu mājas, un
tā apdrošināšana, mazdārziņu apdrošināšana, droši vien, ka tāda kā tāda tirgū nav. Iespējams, ka šie ir jautājumi, kas ir plašāk jāskatās valstī. Es domāju, ne tikai to, ja tu esi lielsaimnieks ar simtiem hektāru, bet arī, ja tev ir mazdārziņš, tad arī jādomā par apdrošināšanas piedāvājumu šajā sektorā. Vai, piemēram, siltumnīcas, kas ir siltumnīcas platības, audzē kaut kādu produkciju tirgumu, ja tāds orkāns ar krustu pāriet pāri, tad tā nav ne ražas, ne siltumnīca. Nav ne ražas, ne siltumnīca. Vai to var apdrošināt, vai tām ēkām ir jābūt ar kā būvēm, vai viņas der kā pagaidēkus? Man šobrīd nav jautājumu, bet šie ir jautājumi, ko mēs ar mūsu klientiem, kas mums ir mazajā segmentā, kuriem ir dārziņi, mēs noteikti nākušajos gados kreditējot visus šos jautājumus pārunāsim. Un arī saimniekiem, klientiem varētu teikt, pat ne ja tikai nav mūsējie vai vispār sektorā, vērsieties pie apdrošinātājiem un jautājiet. Visticamāk, tas arī rosinās apdrošinātājs domāt par plašāku tvērumu. Tas, ko es vēl gribēju jautāt, labi, cik mums vispār ir izplatīta tas, ka cilvēki tādas mazas lietas mēģina drošināt. Man vienmēr tas varbūt subjektīvi liekas, ja tev ir 1000 hektāri, ja tev orkāns izpost to visu, tur ir uzreiz liela zaudējuma. Bet mazai platībai mazāks ieguldījums, bet arī, mazāka peļņa, bet atkal varbūt ir tieši tā jutība lielāka, nevēl tā kā saka, jo mazāks, jo vairāk tu esi nepasargāts. Tieši šo es gribēju arī piebilst. Kad braucot un skatoties un vērtējot šos zaudējumus, kas ir radušies šobrīd, dēļ krustas postījumiem un vētras, tās mazās saimniecības jau patiesībā ir visas tās apdraudētākās no izdzīvošanas viedokļa. Piemēram, es zinu, kuras ir apdrošināts, es zinu arī, kuras nav apdrošināts bijušas, kuras ejam mazās saimniecības. Mazās saimniecības tur ir skaidrs, ka tur ir ļoti bēdīga šobrīd tā situācija. Ir tā, ka tev nav ne ražas, un tev ir parādi pret piegādātājiem, parādi pret bankām. Tur ir izdzīvošanas. Tiešām tie stāsti, es domāju, kad viņi top vēl. Mēs zinām, ka cilvēki nāk un runā ar piegādātājiem, ar kooperatīviem, sākuši jau iezīmēt bankām arī situāciju. Skaidrs, ka arī mēs aicinām mūsu klientus nākt un runāt laicīgi, lai saprotam, kādas varētu būt tie risinājumi. Mēs atradīsim risinājumus, protams, bet lielā saimniecība skaidrs, tur pa pagastiem ļoti daudziem tie lauki un platības ir izmētāts. Procentuāla daļa ir gājusi bojā vai cietusi, bet nav tā, ka viss pilnībā iznīcināts, jo orkāns jau arī 1000 hektāros neplosās. Viņš pārgāja tiešām tādai zemgales daļai pāri. Citām saimniecībām tur atsevišķi lauki tikai cietuši, citām ir principā 90%. Tā kā kārtējais atgādinājums par to, ka apdrošināšana tomēr ir tāds sirdsmiers, un arī, laikam, ja šādas vētras mēs atceramies pirms 90 gadiem, tad laikam varbūt jāpadomā un jāpaskatās, vai nākamajos gados vēl kaut kas tāds neseko. Es teiktu, ka pēc šī gada noteikti apdrošināšana ies tikai uz augšu, un tas ir skaidrs, ka šis izdevums, kas ir tie 15 līdz 25, 30 eiro uz hektāru, kas tev ir izmaksas par apdrošināšanas polisi, tev viņas ir